Sveicināti, cienījamie skatītāji! Mēs esam atgriezušies atkal kārtējo dienu protoni ar personību ziņās. Un šodien ir arī pienākusi medicīnas kārta, un cilvēki paliek pavasarī ziņkārīgi ļoti. Tāpēc arī tiek pētīts, un ko mēs pētīsim? Mēs pētīsim, kā praktiski faktori ietekmē cilvēka balss tembru un diapazonu. Tieši tā, bet mēs metīsimies abas ar manu kolēģi Ansi šajā piedzīvojumā, ja pētījumā būsim korekti. Bet arī ko mēs vēl darīsim? Mēs piesaistīsim dziedātāju un arī vienu nedziedātāju, lai mēs varētu salīdzināt šīs balss prasmes, kā dzied un kā izmanto savu balsi korists, un kā savu balsi izmanto nekorists. Jā, jo tam varētu būt būtiska atšķirība. Tieši tā. Uz video materiālu. Tad sāksim datu ievākšanu. Taču kā mēs ievāksim šos datus? Mēs lietosim aplikāciju ToneGym, kur vispirms jānomēra augstākā nots, ko var nodziedāt, un pēc tam zemākā nots, ko var nodziedāt. Un tad šī aplikācija pateiks balss tembru. Mūsu balss tembru un diapazonu ietekmē orgāni, kas ne tikai rezonē, bet arī artikulē mūsu balss skaņu un frekvenci. Kad čukstam, vieglas muskuļi izteikt balssaites tik ļoti, ka tas nespēja vibrēt. Tas nespēja radīt tādu skaņu, kādu mēs izdalām, kad runājam pilnā balsī. Kad aizspiežam dekutantu lobumu, mūsu balss nespēja pietiekami rezonēt ar to. Tādēļ tiek radīta nekvalitatīva un aizmukusi skaņa. Arī cilvēka stāja spēj ietekmēt cilvēka balsi. Kad cilvēks ir saplucis un sašļucis, skaņa rodas saplacināta. Taču, kad cilvēks izslējas, gaiss var brīvi plūst caur traheju un caur mūsu mutes dobumu, kas arī rezonē balsi un radīt tīru un kvalitatīvu skaņu. Vērts pieminēt, ka intervējot koristu un nekoristu, viņu balss demonstrācijas notiks bez iesildīšanās, lai pētījumā neienestu vēl vienu mainīgo. Viens no faktiskajiem faktoriem, kas rada vislielākās atšķirības cilvēku balsī, ir dzimums. Tādēļ es lūkšu šos divus jauniešus demonstrēt, kādas atšķirības viņu balsī ir atšķirībā no mūsu meitenēm. Tātad, labdien, vai jūs būtu gatavi pētīties pētījumā? Jā. Šo video liks internetā, vai esat pētītas? Jā. Tātad, labi, paldies. Es lūkšu jūs nodziedāt jūsu augstāko notu. Karī, vai jūs dziedat korī? Jā. Nā. Paldies, tas būs labīgi. Tātad, lūkšu jūs nodziedāt jūsu augstāko notu. 2, 1. Paldies. Un tagad es jūs lūkšu nodziedāt zemāko notu. Pēc 2, 1. Paldies. Tagad es jūs lūkšu nodziedāt jūsu augstāko notu. 3, 2, 1. Tagad es jūs lūkšu nodziedāt jūsu zemāko notu. 3, 2, 1. Paldies. Tagad atpakaļ studijā. Arī man ir tas gods būt šī pētījuma dalībniecei, jo arī mani māc liela interese, kā ir arī mans balss tembrs. Un mana kolēģa Anse man ir atstājusi tādu brīnišķīgu aplikāciju, un es tagad ķeršos pie testēšanas. Tā, tagad būs augstākā nots. Es brīdinu, var arī būt, ka nesanāk. Un tagad zemākā būs tā, ka man laikam ir jādomā pa vēderu. Tā, šeit ir rezultāti, ko lai vien tas nozīmētu. Es vērsīšos pie ekspertiem, lai arī saprastu, kāds tad ir tas tembrs. Tātad, lai ievāktu šos datus, man vispirms ir jānodzied augstākā nots, ko es varu. Un tagad zemākā nots, ko es varu. Un lūk šādu balss diapazonu rāda aplikācija.
Pārskatot korista balss datus, ir acīm redzams, ka viņa balss diapazons ir daudz plašāks, atšķirībā no nekorista, kurš savu balsi ikdienā netrenē. Iemesls, kādēļ vīriešu balsis ir zemāks un dobjāks nekā sievietēm, ir viņu balss saišu dēļ, kuras ir biezākas, tādēļ arī nespēja vibrēt tik augstā frekvencē, kā sieviešu balss saites. Analizējot protoni ar personības ziņu moderātoru balsis, var izsacināt, ka manai balsī ir nedaudz augstāks tembrs un plašāks diapazons, atšķirībā no manas kolēģis Martas balss, kurai nedaudz zemāks tembrs un nedaudz šaurāks diapazons. Viens no faktoriem, kas ietekmē šos rezultātus, bija vecums, jo manai kolēģei Martai ir daudz vairāk pieredzes ziņu moderēšanā nekā man. Paldies, ka skatījāties šo protoni ar personības ziņu izlaidumu.